Manu Saulēti, tu brokastis neēdīsi? Nē, Robertiņa. Es no satraukuma nevaru ēst. Nu, par ko tad tu esi satraukusies? Iedomājies. Mēs jau 6 nedēļas dzīvojam laukos, un es šodien pirmo reizi braucu uz Rīgu. Es varbūt savu dzimto pilsētu nemaz nepazīšu. Nu, tas ir mainījies gan. Jā, jo pilsēta tagad ir pilna ar debesskrāpiem. Un uz jaunās bibliotēkas jumta ir ierīkots akvaparks. Var nošļūt lejā pa trubu no pašas augšas, plunkš un Daugavā iekšā. Jā, Robertiņa, izbeidz. Tu katru dienu brauc uz pilsētu, bet es esmu iesprostota laukos. Nu, pagaid, kā iesprostota? Bet tu jau pati gribēji pārcelties uz laukiem, nu netīrās pilsētas. Nē, man patīk dzīvot laukos, bet pēc 6 nedēļu ilgās svaigā gaisa kūras, ka man patīk tos ieelpot benzīna smaržu. Benzīnu? Esmu dzirdējis, ka visādi narkomāni ostot līmi, bet benzīnu? Kas man jādzird, Monika? Rīts kundze, un es jau tā nedomāju. Vienkārši es esmu noilgojusies pēc pilsētas trokšņa, kņadas, burzmas, mašīnām. Nu, tad aizbrauciet te pat uz autoostu, tur jūs tos labumus varēsiet saostīties cik tik lien. Rītas kundze, mēs šovakar kopā ar Žani un ar Hildu dodamies uz mūziklu koncertzālē Rīgā. Ak tā? Jā. Kas tas ir par mūziku? Nu, Eselingena. Runā, ka esot ļoti laba mūzika. Jā, jūs ejat uz dārzu? Jā. Pasakiet pareizi Žanim, ka es arī esmu gatavs braukt. Patikšu. Vai Žanis brauks tev līdzi? Jā, viņš šodien brauc iekasēt no īrniekiem īri. Tā, vai tu zini, kur ir mūsu biļetes? Jā, es ieliku tās lādītē, un lādīti ieliku atvilknītē. Bet vai tu neaizmirsīsi tās paņemt līdzi? Nu, vai zini, Robertiņa? Es tikai pārbaudu. Bet tu esi pilnīgi droši pārliecināta, ka tu nekļūdies par datumu? Es esmu pilnīgi pārliecināta. Es šo datumu, es viņu apvilku kalendārā, es ierakstīju dienas grāmatā, es telefonā uzliku atgādinājumu. Šis datums man burtiski ir iekodēts smadzenēs. Jā, tātad tas ir īstais datums. Nu, vai zini, Robertiņa, tu domā, ka es varu tikai kļūdīties? Nu labi, mīļumiņu, neņem tik ļoti pie sirds. Tu zini, kā tev šad tad mēdz gadīties. Nu, kā ar mani mēdz gadīties? Nu, tu vari aizdomāties, aizsapņoties. Roberta Rambāni. Nu, labi, tagad es tev pilnīgi un absolūti ticu, jā. Tā, tātad jūs mūs ar Žani gaidat mūsu mīļajā restorānā. Jā. Tā, kas vēl? Tā izrāde sāks 19:00. Labi, mīļais. Nekavējiet. Labi, mīļais. Un pats galvenais. Neiztērē visu naudu pilsētā. Protams, mīļais. Labi. Atā, mīļā. Sauļēta Muna. Tom. Tā. Hildiņa, cik brīnišķīgi. Mēs atkal esam pilsētā un restorānā. Jā. Labdien, ko pasūtīsiet? Mēs gan gaidām savus vīrus. Mēs šovakar ejam uz teātri. Bet laika ir maz, tāpēc pasūtīsim tūlīt. Kas jums ir gatavs? Lass ar tvecētiem dārziem, nolu mērci. Ko tu teiksi, Hildiņa? Es esmu mieru. Labi, tad 4 lašus ar dārzeņiem un... Un ar olu mērci. Labi. Paldies. Monika, mēs šodien ejam uz teātri. Kādas mums ir vietas? Ļoti labas. 6. rinda tieši vidū. Vai, es sen esmu sēdējis tik labā vietā. Parādi man tās biļetes. Nu, tikai nesaka, Monika, ka tu tās biļetes esi aizmirsusi mājās. Es neesmu aizmirsusi mājās. Nu, kādēļ jūs man visu neusticaties? Lūdzu, te ir 6. rinda, 18., 19., 20., 21. vietas. Kas ir? Cik ir pulkstenis? 5:30? Mēs esam dienas izrādi nokavējuši. Dienas izrādi? Bet kā tu tā varēji? Es pirku uz pirmo sestdienu labākās vietas. Es pilnīgi aizmirsu, ka tā ir dienas izrāde. Tu, Monika, esi pārmēru izklaidīga. Bet biļetes taču es paņēmu, tu nevari noliegt. Tas nu gan ir sasniegums. Varbūt biļetes varētu kasē samainīt. Tu ļoti labi zini,
Kaut šo izrādu biļetes ir pārdotas mēnešiem uz priekšu. Ko es teikšu Robertam? Nezinu. Domā pat. Es novilcināšu laiku. Ko tev tas dos? Nu, tu taču zini, ka Robertam nepatīk kavēt. Es ilgi ēdīšu, mēs nokavēsim sākumu. Un tad es teikšu, ka es esmu dzirdējis, ka tā izrāde nemaz nav tik laba un sastāvs arī nav īstais. Bet es vispār negribu sēdēt teātrī. Sveiks, Robert! Dāmas, piedodiet, atvainojiet, bet pilsētā ir tik šausmīgi sastrēgumi. Tā, kur ir Žanis? Nezinu, laikam vēl mājās. Iekasē īri. Kā, no 11. rītā līdz tik vēlam vakaram? Robert, Žanim īras iekasēšana ir mēneša svarīgākais notikums, un šo baudu viņš mēdz stiept garumā. Labi, tad labāk pasūtīsim. Es tev pasūtīju 4 lašus. Ļoti labi, ļoti Jā, labi. tas izklausās labi, bet tad Jā. es tagad gribu steiku. Nē, varbūt tomēr grilētu vistiņu. Ko tu teiksi, Hildiņa? Kā grilēt vistiņu? Vispār ir jā. Vistiņu tas būtu garšīgi. Nē, varbūt, ka tomēr jūras veltes. Kāds tagad mēnesis vai nosaukumā ir burts ar... Klausies, kas jums savām ir liecies? Mums nav laika pasūtīt citu ēdienu. Lasis arī visnotaļ labs. Kuši. Aidi. Cerams, ka man neviens neseko, ko? Kas tad? Kā? Nu, sākas. Kas ir? Tik līdz viņam kabatā ir vairāk kā 20 eiro, viņš sāk iztēloties, ka viņu vajā visa Rīgas kriminālā pasaule. Hilda, klusē. Man pat labāk kabatā ir 1600 eiro. Skaidrā naudā. Un 2 aizdomīgi tipi man sāk sekot jau no trolejbus pieturas. Ja tu tā uztraucies, kāpēc tu nebrauc ar taksi? Es uztraucos, jā, bet tikai nekrīt panikā. Žani, tev tiešām kabatā ir 1600 eiro? Dieva, klusē, citādi man aptīvisti pat uz līdzenas vietas. Klausies, ja tu tā satraucies, dod naudu man. Es padomāšu. Tikai ne to. Man taču vajag atrast tādu drošu vietu, kur tiem banditiem neienāk prātā pat meklēt. Žanīt, varbūt manā somiņā, jo es pat neiedomātos tur ieraudzīt tādu summu. Jau nav slikta doma. Paldies! Žani, es ceru, ka tev nav iebildumu. Mēs pasūtījām tev arī. Lasīti, ēdīsi. Bez šaubām, paldies tev. Kā tev? Ai, Tā. Paldies. paldies, meistar, paldies. Tā. Nu, kas tad, Monika? Ēd. Es gaidu, kamēr atdzisīs. Nē, manuprāt, lasīts ir īstajā temperatūrā. Ēd droši. Karsta barība kaitie kuņģim. Kas tu ir teicis, ha? Es to saku. Tu nedzirdēji? Tev mana balss nav pazīstama? Monika, lūdzu, pēc māžoties un nē, taču mums nav laika. Monika, ko tu dari? Es prasu, ko tu dari? Kožļāju. Nē, es redzu, ka tu košļā, bet pasteidzies. Tu nevarētu košļāt nedaudz ātrāk? Nu, tad dari to, lūdzu. Un kāpēc ne? Tāpēc, ka es lasīju, ka katrs kumlašs jāsakožļā vismaz 25 reizes. Rīnost, košļāt varēsi vēlāk. Barība ir rūpīgi jāsakožļā. Tā kā to dara dzīvnieki. Nu jā, bet dzīvniekiem nesākās 19:00 pirmais cēliens. Hildiņā, tev viss kārtībā, jā? Jā, kāpēc tu man tā jautā? Nē, es tik zinu, ka ap šo laiku vienmēr tu savu porciju esi nolēdus un snēgties pēc manējas. Nu, kopš šī brīža arī es ēdīšu tā kā dzīvnieki. Kā kopš šī brīža? Cik es atceros, tu jau 30 gadus rīk kā zirgs. Piedod. Monika, kāpēc tu neēd lasīti? Es ēdu odziņas. Pa vienai. Monika, kas te notiek? Nekas nenotiek.
Labāk mēs veselīgi pēdam, nekā sēžam teātrī un skatāmies garlaicīgi izrādi. Tā, tu esi aizmirsusi mājās biļetes. Nē, neesmu aizmirsus, vai ne, Hildīna? Nē, viņa nav bijusi aizmirsus mājās. Nu, kas tad ir noticis? Lūdzu. Jā, nu re. Ārprāts! Ev, kas tur ir? Biļetes bija uz dienas izrādi. Nu, ko ženīvļa darīsim? Robertiņ, neuztrauc. Varbūt, ka kase ir aizķerusies kā biļeti uz vakar izrādi. Bet, mīļie, tu taču skaidri un gaiši rakstīts, visas biļetes pārdotas. Nu, ko mēs te gaidām? Ko čammai? Mēs braucam mājās. Žāni, galvenais ir nepadoties. Tā, mums laimējās. Kādam vīrietim bija liekas biļetes. Nu, redz, es teicu, ka mēs redzēsim šo izrādi. Paga, Monika, es dabūju tikai 2 biļetes. Kā? Tikai 2? Nu, bet totīs ļoti labā vietā ložā. Bet 2 biļetes. 2? Diemžēl. Nu, bet kuri 2 tad no mums ies to skatīties? Jā, manas dēļ jau nokavēta, ja viesit jūs. Nu, ko tu, Monika, tu tik ilgi tam gatavojies? Nu, tad jau ejat jūs. Nē, es jūtos vainīga. Nē, ejiet jūs. Labi. Nē, kāpēc jūs? Es jau mēnešiem ilgi gaidīju šo izrādi. Bet tu teici, lai ejam mēs. Bet es nedomāju, ka tu piekritīsi. Nu, ejiet, kāds tūlīt sāksies. Jā, bet kurš? Nu, lai būtu godīgi, 2 noskatīsies pirmo cēlienu un 2 otro. Labi. Bet kuri skatīsies pirmo cēlienu? Ai, nu labi, ejiet jūs. Nē. Nu labi, tad iesim mēs. Nē. Labi, dāmas, jūs skatāties pirmo cēlienu. Labi. Jā, starpbrīdī tiekamies. Jā, lūdzu. Labi. Labs ir. Nē, nu, tas nekas, ka mēs neredzējām un neredzēsim pirmo cēlienu. Meitenes mums viss izstāstīs. Labi. Viss, par ko tas gabals ir. Nu, es tikai zinu, ka galvenais varonis ir neprecējies. Tad jau tas ir mīlas stāsts. Jā. Gabals saucās Eslingena. Hildīna, cik burvīga mūzika. Jā. Žēl, ka mēs neredzēsim otro cēlienu. Žēl gan. Bet varbūt, ka noskatīsimies. Monika, mēs apsolījām puišiem. Tu redzēji? Visu pirmo cēlienu aizmugurē šīs vietas bija tukšas. Bet varbūt uz otro cēlienu tie cilvēki atnāks. Un tu daudz pazīsti tādu cilvēku, kur nenāk uz pirmo cēlienu, bet atnāk uz otro cēlienu. Dažus es pazīstu, piemēram, Roberts un Žanis. Zini, ko darīsim tā? Iziesim ārā, atdosim biļetes Robertam un Žanim, bet ar publiku ielavīsimies atpakaļ zālē. Monika, nu kā tad mēs to varam? Mums programmiņas ir. Tikai rāda nevainīgu seju, turies man aiz muguras un es visu nokārtošu. Sveiki. Sveiki. Kā jūs tikāt iekšā? Mēs ielavījāmies ar pūgli. Nu, bet kur tad jūs sēdēsiet? Te,
Visu pagājušo cēlienu šīs vietas bija brīvas. Skaidrs, ka tie cilvēki nenāks. Mīļā, par tām vietām mēs neesam maksājuši. Bet mēs samaksājām par dienas izrādi, un tās biļetes mēs neizmantojām. Jā, nē, Robert, tas ir stipri loģiski. Mēs jums izstāstīsim, kas notika pirmajā cēlienā. Galvenais varonis vēl joprojām ir neprecējies. Jā, nu, ko es teicu? To Labi, kurš? Būtu mierīgi atbraukuši ar vilcienu, bet nē, tev vajadzēja braukt ar auto. Jā. Jā, uz 120. Es domāju, ka mēs būsim beigti uz vietas. Pirmo cēlienu neredzēju, ļauj vismaz otro noskatīties. Viņi iesēdās mūsu vietās. Es zinu, bet te jūs sēdēt nevarat. Kāpēc? Nu, tāpēc, ka pirmām kārtām te visiem vietas nepietiek. Ir pietiek. Kurš? 4 cilvēki uz 2 vietām. Tev nekavējoties jāpasaka administratoram. Pati, es gribu skatīties. Es nekur neiešu. Kurš? Robertiņa, lūdzu, atnes man ūdeni. Ūdeni? Jā, es esmu ļoti izslāpusi. Vēl tu esi ļoti viltīga, bet šoreiz tev nekas nesanāks. Ja gribas dzert, nokāp lejā un pati nopērc ūdeni. Jā, tikai pārāk nesteidzies. Tagad, nu, uz kurieni tu iesi? Es gribu dzert. Tā atnes man arī. Labi. Jā, tikai pārāk nesteidzies. Atpakaļ. Pabīties, mīļotais. Cīnītājs atvainojos. Piedodiet, es sajaucu mīļotos. Atdodiet man ūdeni. Atdodiet. Visu ir padomāts, draudīt. Hildi, te ir tava soma. Es netīšām to nogrūdu lejā. Monika, tā nav mana somiņa. Mēs iziesim ārā un mēs tūlīt būsim atpakaļ. Tikai lūdzu, nesteidzieties. Ir tikai starpnieciņš, starp švābu zemi. Es tiešām nesaprotu, kā tas varēja gadīties. Nu, kā jūs tā varat to nesaprast? Nu, es jums 1000 reizes skaidroju. Kāda dāma man ņēma un iesita ar šo te somu pa galvu, pēc tam paķēra manējo somiņu un ņēma un aizbēga. Es jums saku, teātrī ir ieviesusies somiņu zagle. Varbūt tiešām vajadzētu izsaukt policiju. Nu, bet, protams, ka policiju. Ko gan citu? Nu, lūk, nu tev ir tā somiņa zagle. Es? Ko jūs runājat? Re, kur ir mana somiņa? Bet tā ir mana somiņa. Bet kāpēc tad mana somiņa ir pie jums? Un kāpēc Hildas somiņa ir pie jums? Tā, pagaidiet, kamēr tā lieta tiks noskaidrota, lai abas somiņas ir pie manis. Nē, nekādā gadījumā abas somiņas nebūs pie jums. Es jums 1000 reizes skaidroju. Tā sieviete tā tur. Viņa iesita man pa galvu. Viņa paķēra nozaga, patiesībā sakot, mani somiņu un aizlaidās prom. Nē, tas bija nelaimes gadījums. Es netīšām nogrūdu to no laužas malas, pēc tam es aizgāju lejā, paņēmu draudzenes somiņu. Es tumsā jau visas somiņas ir vienādas. Nevar atšķirt. Pagaidiet. Tātad jūs apgalvojat, ka šī somiņa ir jūsu.
Un šī somiņa jūs gribat teikt? Nu, pagaidiet, kā jūs zināt? Šī ir manējā, ļaujiet zināt. Ļaujiet skatīties, Es būšu spiesta izsaukt policiju, ja jūs turpināsiet... Labi, pagaidiet klusumu! Tātad šī ir jūsu somiņa, un šī ir jūsu somiņa. Un miers. Viss kārtībā? Paldies Dievam, man viss ir kārtībā. naudas vairs nav. Viņa man no somiņas ir izzagusi 1600 eiro. Ko jūs runājat, kā jums nav kauna, tādas muļķības? Ja jūs to nedarījāt, kas tad to paņēma? Man nav ne jausmas, kas paņēma. Jūs esat pārliecināti, ka tur somiņā jums bija 1600 eiro? Jā. Es jums pateikšu. Viņa droši vien paņēma to naudu, nozaga tad, kad nomet man to somiņu uz galvas. Kā jūs uzdrošināties? Nemūžam! Viņa tā nedarītu. Monika, tu taču to nedarītu. Piedod, Monika. Piedod, man tas ir es satraukumi. Man ir ārkārtīgs skops vīrs. Viņš mani nositīs, ja viņš to uzzinās. Jūs varat pierādīt, ka jums somiņā bija tā nauda? Jā, to var pierādīt Hildes skopais vīrs. Jā, Monika, mūsu vīrs sēž pirmajā ložā. Lūdzu, atvediet viņus tūlīt šurp. Jā, labi. Monika, varbūt tu visu izstāsti Žanim. Bet ko darīsi tu? Es tev stāvēšu aiz muguras un piekrītošu māšu visam ar galvu. Labi. Žanīte, mēs pazaudējam tos 1600 eiro, bet tu pats esi vainīgs. Nevajadzēja likt naudiņu Hildes somiņā. Bet ko tad es teikšu? Žani novāc rokas no Monikas rīkles. Kas atkal ir noticis? Kas? Ziniet, man tāds sajūta bija, ka tas bija kaut kāds īpatnējs paņēmiens, lai mūs izdzīvot no tām vietām. Nē, Žanīte, ir noticis kaut kas šausmīgs. Es netīšām nogrūdu Hildes somiņu. Tā trāpīja tai dāmai pa galvu. Bet somiņu mēs dabujām. Bet tava naudiņa ir pazudusi. Kāpēc tu zem smejies? Ārprāta lēkme. Žani, visa tava īres naudiņa ir pagalām. Uj, bāda! Mīļais, jau tikai izlikos, ka es to naudu ielieku Hildes somā. Tas laikiem kamarzagļiem nojaukt pēdas. Es taču neesmu tik dums, lai Hildei uzticētu 1600 eiro. Oi, Dieva! Es jums ļoti atvainojos. Es arī. Nekas, būs jau labi. Galvenais, ka viss ir nokārtojies. Varam iet atkal skatīties izrādi. Jūs ejiet, es to mīcīšanos 4 uz 2 vietām, es vairs nespēju izturēt, Roberti, nebija tik trāki. Labi, ejam. Vienu mirklīt, jūs tikko teicāt 4 uz 2 vietām. Jā, mums gadījās kļūme ar biļetēm. Mēs esam 4 uz 2 vietām. Jā, ļoti žēl, jā. Jā, nekas, mēs saspiedīsimies. Pagaidiet, bet 4 cilvēkiem ir jāmaksā par 4 sēdvietām. Mēs abi pirmo cēlienu vispār neesam redzējuši. Un turklāt mums ir 4 biļetes uz dienas izrādi, kuras mēs neizmantojam. Tas nozīmē, ka mēs esam samaksājuši par 6 vietām. Un iznāk, ka jūs mums esat parādā par 2 biļetēm. Noteikumi paliek noteikumi. 4 cilvēkiem ir jāmaksā par 4 vietām. Labi, tā, lūdzu. Tā, ejam, vismaz mierīgi noskatīsimies beigas. Jā. Tā, izrāde ir beigusies. Nekas.